Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 4. nedēļas lasījums. Ceturtdiena. Dieva svētība. Jēkabs noslaucīja no sejas sviedrus. Smaidot, viņš pacēla vismazāko jēru un piespieda sev klāt. Bija pārāk karsts, lai jēra varētu iet tālāk. Jēkabs bija labs gans. 7 gadus viņš bija smagi strādājis tēvoča Lābana labā. Pēc tam viņš strādāja no visas sirds vēl 7 gadus. Šajos gados Dievs svētīja Lābanu ar daudzām aitām un kazām. Jēkaba smagā darba dēļ viņš svētīja Jēkabu ar daudziem dēliem un meitām, taču Jēkabam pietrūka savas ģimenes, kur atradās tālu prom, un viņš teica tēvocim Lābanam: atlaid mani, es gribu iet uz savu vietu savā zemē. 1. Mūzus 30:25. Kāda bija tēvoča Lābana atbilde? Izlasīsim 1. Mūzus 30:27. Un Lābans atbildēja: kaut es būtu atradis žēlastību tavās acīs. No zīmēm esmu nopratis, ka tas kungs man ir svētījis tevis dēļ. Tēvocis Lābans nevēlējās, lai Jēkabs kaut kur dotos. Jēkabs savu tēvoci bija padarījis ļoti bagātu. Tāpēc Lābans sacīja Jēkabam: prasi man savu algu, un es to došu. 1. Mūzus 30:28. Jēkabam bija liela ģimene, bet nebija savu aitu vai kāzu. Tāpēc viņš lūdza tēvoci Lābanu dot viņam visas melnās un plankumainās aitas un kazas. Esmu ar mieru, atbildēja Lābans. Tad viņš pačukstēja saviem dēliem, lai tie žigli steidzas un paslēpj visus šāda veida lopus. Dievs visu redzēja. Viņš bija kopā ar Jēkabu, kad Jēkabs rūpējās par tēvoča Lābana, tīri baltajām aitām un kazām, notika kaut kas pārsteidzošs. Šīm baltajām aitām un kazām sāka dzimt daudz raibu un plankumainu mazuļu. Jēkabs tos visus varēja paturēt. Tā šis vīrs kļuva ļoti bagāts, jo tam bija daudz sīklopu, kalpoņu, kalpu, kamieļu un ēzeļu. 1. Mūzus 30:43. Mani interesē. Kāpēc Jēkabs vienkārši nepiecēlās un neaizgāja? Vai tu pazīsti vēl kādu, kurš paliek uzticīgs, lai kas arī notiktu? Lai skan atmiņas panta Salamans mācītājs 9:10 dziesma. Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari. Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari.
laiks lūgšanai. Dārgais Jēzu, lai ko manas rokas darītu, lūdzu palīdz man to izdarīt no visas sirds. Āmen!